Kalvis Troskā. Gribēju pateikt, kas par Žilins. Ne. Kalvis Troskā, Aleksandrs Guzenko, Jānis Kreičmanīs. Ruk, tas ir Sivēni. Sveicināti visiem. Wow, cik antiklimaktisks iesākums. Ej, kā iet, viss kārtībā, ko darat, kas Visi jauns. Tik krūti visi ir Jāni. Dzīvē vienkārši nekad nav bijis. Bam, katru dienu slēdzam dīlus. Ko vēl bagāties? Destroying the puss. Es tikko gribēju teikt, ko vēl dara bagātie cilvēki. Man nebija vispār ko teikt. Nemaksājam nodokļus. Kas vēl? Es nezinu, ko viņi vēl dara. Apzelti lietas, kas nav no zelta. Tas kādreiz gājis pa ielu un vienkārši redzējis cilvēku, kuram tu redzi rītīgi daudz naudu, un viņš iekāp rītīgi krūta Audi. Okay. Un tu zini 100%, tas nekad nebūšu es. Jā, katru reizi. Un es pat nezinu, es aizmirsu, ko es runāju, vai tas jau podkāstā bija runāts. Es pat nezinu, kā palikt bagātam. Es nerunāju, ka tu esi ar naudu, visi kārtībā, vai tevi bišķi, nu tā kā, es runāju tā kā... Uzņēmēja darbība. Jā, bet kāds ir slieksnis? Es zinu, ka uzņēmēja darbība. Jā, tas ir tik vienkārši tieši viens vārds. Uzņēmēja darbība. Nu jā. Ne, man čāls tieši teica, ka viņš bieži vien uzzinot, kad ir kaut kāda, kas izdomā ievest kaut kādu gāzes plītis un kļūst miljonāri, jo izrādās visiem vajag gāzes plītis. Un tā kā es pat nevaru aizdomāties līdz kaut jā, ja tu uzķer kaut kādu caurumu piedāvājumā kaut kur, un tu pēkšņi vari fiksēt to izstādu. Tie, kas ir visi parasti tiek pirmie šajā kaut kādā lauciņā, viņi arī... Jā. Ir arī, tu vari samaksāt par monitoringu, tev taisa vienkārši tirgus monitoringu un saka, kur ir vājās vietas un ar ko nepietiek. Un tu tā kā, nepietiek ar podiem. Ok, Janka pirks podus par mazāku cenu. Bet cik es varu nopirkt podus tagad? 3. Ir jāsāk man ar 3. Man vienkārši būtu mājās 3 podu, man prasa, kas tas tāds biznes. Fāters atbrauc. Tev, blēd, podi. Tu nesaproti. Tēt, beidz. Paņem kredītu uz uzņēmēju darbību. Pēc tam... Man nedos pat tāds, kā jūs plānojat atmaksāt kredītu, tikai sejies uzņēmums un uz komiķis. Podi un ko? Jā. Jā, podi un podi. Podi un podi. un pods un pods. Tev 3 podi. Jā, kāpēc ne? Bet man ir bijuši dienas, ka es sēžu, domāju, ko lai tā kā pārdod, jā. Un tad es atgriežos pie tā, kad es programmēju un es uzrakstu jaunu kakāšanas, jo tas labdien. Okay. Bet arī vajag atcerēties, ka ir tāds sadalījums, ka ir mākslinieki, cilvēki, kur domā kā mākslinieki, viņi ir mūziķi, komiķi un tā tālāk. Un ir tā kā uzņēmēji, viņi nav kreatīvi cilvēki, viņi ir vienkārši lohi. Un tā nav, ka ir pierādīts, ka uzņēmēja darbība tas arī ir talants, un ka pārdot tas ir talants, un saprast, kas ir vajadzīgs tagad ir talants. Man ir... veiksmīgs biznes, un viņš man saka, un es zinu, ka tas nav lielāšanā, jo viņš nekad nelielās. Viņš teica, ja mans biznes, viņš teica, būs tā kā dirsā, man ir vismaz tagad 10 idejas, ko var darīt, un visas 10 aizies. Es tā kā, bļet, man nav nevienas. Viņš tā kā, man ir 10 jau idejas, ko var darīt, ko vajag tirgumu tagad. Vienā brīdī visi pilnīgi strādāja mārketingā, jo domāju, ka ar kļūst nežēlīgi bagāti. Bet ir tik smieklīgi TikTokā redzēt, kad TikToks tagad piedāvā jau kādu laiku jau reklāmas, un tad ir aģentūras, kuras tā kā, mēs jums ieliksim rītīgi krūtu reklāmu TikTok, bet tas kāds video ir tā, labdien, mani sauc Santa, es nodarbojos ar digitālo mārketingu, vai tu gribi, lai tavs produkts aiziet, sazinies, un tā kā man tāds, tu pat sevi nevar noreklamēt. Ko tu grasies darīt? Ir krietni labāk iet tie video, kur vienkārši dzērāji dabūjuši telefonu. Šodien tie pīvāci. Jā, arī tagad jau ar AI var daudz ko labāk izdarīt. Pirms tam visi gāja uz IT, jo IT nauda. Es atceros, ka es beidzu skolu, man liekas, puse no visiem, kas beidza gadu vai ap to laiku, kad es beidzu, PR. Visi teica, es PR. Es pat nezināju, kas tas ir tajā jā, laikā. Bet tas neaizgāja, arī bija tā lieta, jā.
PR. Jā. Bet tas arī mums nevajag tik daudz PR Latvijā. Bet IT tu vari jebko. Peņa raustīšanas. Peņa raustīšana tieši vajadzīga. Jā. Tāpēc. Lujiem sīkiem tas bija PR gājiens. PR gājiens, jā. Bet. Nu jā. Man liekas, svarīgi domāt ne par naudu, kā kļūst bagātam. Tas ir ļoti banāli, bet domāt, ko es gribu darīt. Es par to domāju aptuveni 15 minūtes, kad es ieraugu ļoti. Bet tas tik rēti notiek. Bet vienkārši tā. Un es pat neesmu bēdīgs par to. Es vienkārši fiziski. Jā. Tā kā, kad skaties krūts basketbolu, tur spēlētājs, ka tur palicās 4 metrus un iedenko. Labi, krūti pasties. Nu jā, bet... Varbūt man īkri jāsāk trenēt. Mēs par to runājām, jau kaut kad. Bet, nu jā, es nezinu, kas jums jauns vēl? Kas jauns? Kalvi? Nekā. Pilnībā. Slims esmu. Es domāju, tu pa filmu to runās. Es gribēju organiski pie tā nonākt, bet... Kur es neesmu redzējis? Labi, mēs esam nonākuši pie... Es vienkārši gribēju... Cik ilgi mēs varēsim taisīt cīvēnus, kur mēs atnākam un tā kā, kas ir tevi? Un tad mēs izspiešam 45 minūtes. Es domāju, tā kā mans variants bija, piemēram, tās tur sarunu kārtas, ja? Kur no sākumā Jānis tā kā fucking smird, gay, visu šito tēmu. Tev viņas līdzi šodien? Man viņas nav līdzi. Tā kā mēs esam, diemžēl, atkarīgi tikai no tā, kas mūsu galvās. Un tāpēc es gribēju izmēģināt kaut ko jaunu. Ir ideja tāda, mēs visi pirms epizodes noskatāmies kopīgi, vai ne kopīgi, bet kaut kādu filmu. Varbūt arī uz priekšu kopīgi mums vēl izdomāsim. Un mana ideja bija kaut kādu filmu, ko mēs bērnībā esam redzējuši, vai kaut kādu vienkārši sliktu filmu, ko tu pats gribētu redzēt. Un tā. Un es kādreiz, kad mums mājās bija ļoti daudz visādu video kasešu, mans brālis vecākais gāja uz video nomām, tur visādas īrēja. Un man ir daudz visādi tā kā atsevišķas ainas no kaut kādām filmām, ko es kaut kad esmu redzējis, bet viņas nav nejausmas, kas tur notiek. Nu, lūk, un tas bija mans uzstādījums šeit spēlē. Mēs katrs izdomājam kaut kādu vecu filmu, noskatāmies visu un pēc tam pārunājam. Man uzreiz bija pirmā ideja galvā, un Aleksandrs teica, ok, man arī ir filma, jā? Es izdomāju, Jokers 2. Saku, nē, tad mums jābūt tām filmām kaut kādām vecām vai sliktām, vai kaut kāda nevis filmas, kur visi tagad viņa vēl ir kinoteātrī, ir 10,000 viedokļu internetā par to, kāpēc viņa ir slikta, un tagad mēs vēl pateiksim, zini, ko jā, viņa ir slikta. Man likās, ka to vajag skatīties kaut kādas ļoti obscure filmas, un tā, nepiekriti? Nepiekrītu, jo man liekas, ka pirmkārt, to pilnīgi taisnība ir. Vienkārši es noskatījos Jokeru 2 kinoteātrī, un tur ir par ko parunāt podkastā. Un firma ir ļoti laba. Visi, kas saka, ka tā ir mēsls, viņi neko nesaprot ar hujanā filmā. Here we go again. Vakīms Phoenix pēc pirmizrādes, pēc skrīninga pats teica, ka it's awful. Tā ir huņa, tas ir montāža. Nē, viņš teica pēc tam režisoram, ka bija krūti. Protams, ka tu režisoram teiksi. Nē, labi, pie režisora, zini, ko? Labi, tur tā kā viņu seju nevar redzēt. Pirmkārt, otrkārt, viņš ir vienkārši aktieris. Viņš nav vienkārši aktieris. Viņš nav kaut kādā sastajā ainā čalis, kas blakus sēž tramvajā. Viņš ir galvenā loma. Izņem ārā Jokeru no filmas, ne, bet tev Vakīmu Phoenixu no filmas. Un tad vienkārši Lady Gaga pokerreiz un pat trepēm vienkārši. Karoči, ja pat viņš ir pateicis, ka filma ir slikta, es nesaprotu, kā tas filma ir ļoti laba. Viņš nerūpīgi filmās. Okay. Labi, Karoči, iesim uz priekšu, redzēsim, kā notiks šī te. Rakstiet komentārus, vai es gribētu, lai vienu no nākamajiem epizodēm mēs ar jums kopā parunātu par filmu Jokers 2. Rakstiet. Un tad rakstiet. Es paprasīšu cilvēkiem, lai viņi aiziet uz kino, noskatās, un mums būs... Redzi, tu tā kā tavs filmas ieteikums ir, ok, ejiet uz kino, darat darbu, maksājiet naudu, tas, es vienkārši mājās. Var arī nelegāli paskatīties. Nevar. Nē. Es tev varu pateikt vienmēr, kas ir jaunākos torrentos iznācis. Jā, Sīvērus arī. Tagad, kas ir jaunākā filma torrentos? Uzpras man. Kas ir jaunākā filma torrentos, Jāni? Transformers 1, jau noskatījos. Bet labi, es negribat aiziet uz kino, tur gandrīz 3 stundas nekas nenotiek un viņi dzied. Jūs negribat to kino redzēt? Mums ķipa jāatbild? Jā, es jokoju. Jā, bet tā ir. Jā, bet labi. Bet rakstiet komentārus. Un vispār paldies, ka jūs rakstiet komentārus. Mums ļoti patīk, ka jūs daudz feedbacku sūtiet.
Redzēsim, Es varbūt. vakar ēdu pankūks gultā. Gribu par to parunāt. Jā. Pildītās vai plānās vismaz biezās kādas? Kas ir? Tā bija īsti tas. Es visu laiku sev iedīstu par to, ka es tik rēti ēdu gultā, un kad es apanē zem segas. Fuck, es nopirku aizvakar. Karoči, man ļoti patīk viens stends manā piemājas Rimī, kur tur ir vienkārši nocenotās preces, kurām pēdējā diena ir. Un tad tieši bija pankūks ar āboliem. Un es vakar domāju, skatīšos Peaky Blinders un ēdīšu pankūkis. Un es uzspiedu play, un es vienkārši pamodos, kompis izlādējies. Es noskatījos 30 sekundes, un uzreiz aizmigu. Vienkārši skumīgi, ka tā taisa acis gultā, un tev ir pankūkas. Un krējums tur ir, un Peaky Blinders. Es kaut kas tik skumīgi ēst gultā ir. Tā ir. Jūs bieži ēdat gultā? Nekad. Jā? Nekad. Nu, es cenšos neēst, bet sanāk, protams, jā. Jā. Tik sēd. Tā Un ir. vēl es cita... Runājot par filmu skatīšanos un Jāni Kreičmani, tātad, lūk, ideja. Es nostījos Predatoru. Nu, labi, no sorry. Ideja bija, ka mēs visi noskatāmies šo filmu, pēc tam pārunājam. Un es zināju, Aleksandrs noskatīsies ne uzreiz ar novēlošanos, bet viņš noskatīsies. Es zinu, Aleksandrs ir uzcītīgs students, viņš to izdarīs, tā arī bija. Un es nosūtīju šiem čaļiem linku uz to filmas failu, Jā, pat kačā. lai varētu noskatīties. Jā, tu pat nav nekur viņu jāmeklē, es tev viņu dabūju. Un, kad Aleksandrs gribēja viņu skatīties, man atnāca tā kā pieprasījums piekļuva failam. Un es domāju, ok, Aleksandrs jau skatās. Vai es sagaidīju pieprasījumu piekļuvai failam no Jāņa? Nē. Un Jānis šo filmu nav noskatījies, ko es zināju. Es zināju, ka tu nenoskatīsies. Un tagad tev būs, jo zini kā, es domāju, tev būs kaut kāds varbūt joks vai kas. Jo tagad mēs viņu aprakstīsim, tad tāpat viņu neskatīsies. Mēs jau varam citu epizodu. Mēs varam... tas bija labs vakars, pa kur es tev vēl rakstīju. Cik filmas un seriāls noskatījies? Neko ko skatīties, bet es gribu kaut ko skatīties. Un es izgāju visam Disney Plus Go3. Es noskatījos pat tajā Go3, ir tas Steakhams, tā bija kīpa. Un pilīgi... Nu, padomā, cik daudz lietas tu noskatījies Es nostījos par šo Predatoru. laiku. Un 30 sekundes ar Peaky Blinders. Jā. Un nevienu sekundi ar filmu, kas viņam bija jāskatās. Bet es ieteiktu visiem to Transformers One nostīties. Viņi visos traileros, viņi ir tā kā bērnu multeni, bet viņi ļoti vienkārši saka. Tur ir transformēta ģenitālijas patiesībā. Tur nav. Tītīs nav, metāla. Nav. Ding, Bet ding, rītīgi. Bet rītīgi krūta filma man ļoti patika. Saki, galveno pankūkas bija garšīgas. Es pat nespēju. Ah. Es iekārtojos rītīgi tā Un izrabījies. un izrabījos. Man beigās man ir tā problēma. Ja ir nakts, es pieskaros spilvenam beigts. Nu, tas ir forši. Cilvēkam bezmiegs. Biezmiegs. Bezmiegs. Biezmiegs. Tas Bezmiegs. trešais REM līmenis, ka tev biezmiegs tas ir. Ja ir bezmiegs un biezmiegs. Ko mēs darām? Mēs runājam par filmu, jā? Filma. Ok, vienkārši izējām cauri, es gribēju izmēģināt, izskatās, ka jau ir fails šis viss. Un vienkārši mums varbūt vēl redzēsim, kas šo iznāks, bet mums ir variants, ka mēs varbūt Patreonā kādreiz varētu ielikt arī, kur mēs visi trijotā skatāmies. Un mēs filmējam mūs, un tad jūs reizē ar mums varat skatīties šīs filmas, ko mēs esam atlasījuši, un tad klausīties mūsu ģeniālajos komentāros. Tātad filma, ko es biju izvēlējies, saucas Mosquito 1995. Gadā. Tāpat nav B klases filma, tā ir huizina kādas līmeņa filma. Mosquito, kas ir Es atcerēs vienu lietu, ko es gribēju izstāstīt podkastā. šajā? Es mēģināšu šo visu bojāt tikai tāpēc, ka es neesmu redzējis. Aiziet. Bet vienkārši... Tikai tu novilksi pietiekami ilgu laiku un sērija beigsies, Nē, mēs varēsim runāt par šo filmu nākamreiz. Bet tev viņa būs jānoskatās. Karoči, šodien es stāvu ar skūteri, es esmu kulčāls ar tūļu. Skūteri stāv, un aiz manis stāv sieviete uz rīteņa. Bet sieviete, ne meitene. Un iet cita sieviete, un viņa pastāv uz viņu un tā... Ak, vai, kus skaists mētelis! Un es pagriežos arī pastos, un tā sieviete skatās uz viņu tā, what the fuck? Viņas nebija pazīstams. Un viņai nepatika.
Un es ķiķinājos visu ceļu līdz tejienai, es gribēju jums pastāstīt. Nav baigi fans, Šis bet... bija riktīgi labs inputs. Man likās rēcīgi. Man likās vienkārši smieklīgi, kad iedod komplimentu, viņai sajā bija, ej, dīrst. Tas viss. Jā. Es zinu, ka Amerikā, viņi visu laiku, ja tu brauc liftā ar cilvēku, viņš obligāti nokomentēs, tev bikses smukas un tā. Kā viņi dzīvotu Amerikā, ka viņi visai, kāds mētelis. Bet tas ir, kāpēc cilvēki nevar pieņemt komplimentu? Es arī nevaru, bet ne taču tā, nepatikamā veidā. Nezinu, kā. Nē, man liekas, ne jau pat kompliments. Vienkārši nerunā man. Jā. Tas ir divas dažādas lietas. Mūsu reģionam tas ir. Neviens nerunā ar manīm, un es neapsēžos pirmajā rindā stand-upā. Neskatieties uz manīm, nerunājiet, nepieskaraties, vienkārši viss ciet. Mēs esam aiztaisīti. Noslēgti cilvēki. Aiztaisīti. Citreiz gribētos, lai Aleksandrs. Jā, komunisms. Komunisms. Arī. Bet. Bet varbūt tiešām tad, lai tas ir anons filmai un nākamā epizode, Jānis noskatīsies to filmu. Es noskatīšu. Kāds anons savu? Ok. Jāni, tev viņi ir jānoskatās. Es mēģināju Jānim selot šo filmu. Tur var redzēt krūtis. Tur var redzēt 2 freimos vagīnu. Ja? Un Jānis tāds Predators. Tu man Predator. neteici neko pa vagīnām. Es rakstīju čatā. Es nelasīju. Bet arī, ja mēs tagad taisam to anonsu, varbūt cilvēki, kam... Rausīju linku un es sapratu, man būs kaut kas jādara. Un mans mācens... Nope. Labi, zini ko? Fuck it. Nākamreiz mēs par šo runāsim. Jānis viņu noskatīsies, un jūs arī varat mēģināt noskatīties šo filmu, un tad jūs zināsiet, par ko mēs runājam. Filma saucās Mosquito, 1995. gada Creature Feature filma, kur ir par lieliem odiem. Tas nozīmē, ka tur ir Kings Kongs ir Creature Feature, Godzilla ir Creature Feature, Predators ir Creature Feature. Kaut kāds Šreks. Bet labi, zini, ko tu redzēji Predatoru. Es zināju, ka tev viņa patiks. Vai tev viņa patika? Protams. Vai tev viens no mīļākajiem brīžiem, kur bija hey, es nezinu, kā viņi sauc, bet you're bleeding. I ain't got time to bleed. Jā. Tur ļoti labi tie one-lineri. Tas ir tas. Tu man sūtīji to video, kur viņi kā sauc to melno čali, kas bija Apollo? Jā. Es Mac bija viens cits. Dekarts, nē, tas nav svarīgi. Jā. Dilans, jā, un to viņi sagāja ar rokām. Tur ir tas mīms, jā, kur ar rokām viņi tur bija mūsīši. Es kliedzu mājās, cik es biju. Bet tur visi tā, es pat biju aizmirsis tiem old school bojevikiem, jo tagad viņi ir kaut kādi, es nezinu, kaut kas vibes ir citādāks, es nemāku izstāstīt. Tur vienkārši man patīk filmu sākums. Jā, vēl kas... Tas ir Makķirnans, tas ir ļoti krūts režisors, kurš arī Die Hard taisīja pēc tam. Nē, Die Hard, es skatīšos drīz Ziemassvētku nāks. Die Hard pīnes. Jā. Un, bet kas man tajā vienīgā lieta, kas man filmā nepatika, bija, kad sāks filma, un tu dzirdi, lido helikopters. Tad viņi nolaiž, un viņi neslēdz to helikopteru ārā. Rītīgi ilgi helikopters strādā. Ja tu vēlreiz pateici helikopters, tad helikopters. Helikopters. Tu mācies avio inženieriju, tu rasēji helikoptera šo te ventilātora asi, jā, un to visu mehānismu. Ventilātora asi? Jā, tur, kur propeļeri griežas, jā. Un tu saki helikopters. Nē, teici, ka tur bija angliski. Get to the helicopter. Nē, tur bija angliski, un es tā kā čopā. Get to the chopper. Get to the chopper. Čopā. Un, get down. Down. There's a bomb, get down to there. Stick around. bet viņš šādi pats noimprovizēs to līniju. Stick around? Jā. Kas ir Deisen no Deisen. Un, Kroši Helīts rītīgi ilgi, tur notiek sarunas. Visai tā kā, tu mums, kas te būs pa mīsiju un ponu. Man tas zai, bet tas sākums ir labs. Ļoti ilgi lido Helīts, tur visi tie džungļi kadri nolaižas Helīts. Tur, protams, tas galvenais sēržants paskatās, tā kā jā, īstie veči klāt, un viņi visi izlasa no Helīša.
Bet viss ir kaut kādi čaļi, un es tā kā, kurš varcīts? Es biju visu aizmirst to filmu. Tā kamera iet iekšā, kā elīte, un viņš bez sēž. Rītīgi ilgi vienkārši kurīja cigāru un nekustās, un tad viņš pieceļās. Iet tajā ēkā, un tu uzreiz Dylan. You motherfucker. Smieklīgi, ka viņi ir kaut kādi special ops, vai ne? Viņi kādi, bet viņi neizskatās. Viņi izskatās, bļaļ, ka bodybuilderi. Zini, neviens, tā kā cilvēks special ops, viņš neizskatīsies tā, jo tu nevari skraidīt ar tādiem muskuļiem, tu nevari lēkāt. Bet tev šitos mīnīganu vajag turēt tādus muskuļus. Tas ir. Bet vienkārši, kāpēc es pateicu par McTiernanu, ka cilvēki saka, agrāk bija tādi bojviki un tagad šitie. Viss atkarīgs arī no režisora, jo McTiernan viens no krūtākiem, kurš ļoti labi prata, viņš māka taisīt akšanu, bet arī tā, lai viss būtu sapratams. Jo ļoti daudz mūsdienu filmas, kur kaut kas notiek, un tu nesaproti neko. Piemēram, vizuāli? Jā, piemēram, Nolans, kurš man besī, viņam visās filmās, kad ir akšans, piemēram, bet tu nevar saprast, kurš kaujās ar ko, kas, tu nevar vienkārši. Piemēram, ja tas ar Born, vai ne? Tas Borna filmas, ja? Tur speciāli uztaisīts tā, ka tā kamera, ja? Tas ir speciāli. Un McTiernans, viņš ir ļoti labs, un viņš, man liekas, vienreiz es stāstīju, viņam karjera beidzās ļoti drausmīgi, viņš taisīja ļoti huēnos bojvikus, tur Predator, Die Hard un tā. Un viņš beidzās ar to, ka viņam bija skandāls ar Stallone, ka viņš paņēma nelegālu detektīvu, kurš klausījās Stallone telefonu. Un Stallone te pierādīja tiesā, ka McTiernans klausījās manu telefonu. Bet ar kādu mērķi? Kāpēc viņš klausījās? Viņam bija strīds par kaut kādu, ka viņam vajadzēja vai viņu bojvikā filmēties, un viņam tad nesanāca, un viņi tur strīdējās. Un McTiernans gribēja pierādīt, ka viņam bija deals, un viņš gribēja to, ka prufus. Bet klausīties citu cilvēku telefonu nav legāli. Viņš klausījās telefonu, saprot, Stallone uzzināja, atnāca uz tiesu, un McTiernu ieliku cietumā. Un viss tā kā fuck, nē, un viņš visu. Un kad viņš pēc tam iznāca no cietuma, viņš tavs skills vairs nebija tā filmēt. Un žēl, jo viņš bija amazing, jā, tas džeks. Jā. Un arī Stallone filmu ar viņu noskatītos prieku, vai ne? Jā. Bet tā, jā. Es redzēju Kobretī vai Kobra ar Stallone. Jā. Nevar būt, ka tu neesi redzējis. Es neatceros, bet man liekas, visas tās vecās trēšu bojviks es redzēju. Kobra es jau 10 gadus gribu pārskatīties to, jo... Tā var būt viena no mūsu filmām, jo tur ir daudz, par ko runāt. Bērnībā man bija tik bail no tās filmas, bet es redzēju ļoti daudz bērnībā to filmu. Bet vai sarunājam pirms Kobras noskaties Moskīti? Labi. Jā, Kobra Force. Es pat joprojām atceros ainas tur ar Nazi. Jā, tas slavenais Nazis, kur viņš viņu asināja, un tad pirkstā iegriezt. Jā, un tur beigās bija spoiler alert, viņš tur laikam uz āķa uzlikā acītu slikto, un tad bija tas hang around. Jā. Bet man paziņā, viņa ir vīrs Kačoks, un viņa pateica man, ka mēs nesen skatījāmies to Predator un citās Arnolda Švarcneģera filmas. Es saku, laba filma. Viņa teica, es vispār neizbaudīju. Es saku, jo tu esi meitene. Viņa teica, es neizbaudīju, jo tas bodybuilder vīrs, kā viņš skatās un visu laiku spiež pauzi. Un saka, paskaties, kāda muskuļa. Tu zini, kā šito grūti uztaisīt. Un viņa tā kā fuck me. Un visu filmu viņš. Un es domāju, es pateicu, šitā aina, kur ir mīma, vai ne? Viņš arī droši uz to viņa teica, jā, ticim. Es domāju, tas ir briesmīgi. Viņi var skatīties kaut kādu Magic Mike un drošīt kopā. Īstenībā, jā. Jā, bet Stallone esot pilnīgi svaru nometis, jo viņš pārāk buffed bija. Viņš nevarēs esot paskriet tā kā vajag. Kurš Stallone? Fui, Švarcneģers. Priekš tās filmas? Jā. Priekš Predator, jā. Nice. Otrais Predators nav tik labs. Un tur arī nav tik daudz tādu catchphrase. Tur Denis Glovers. Zinu, ko es pārāk bieži sapratu, es skatos to te... Porno? Nē. Little Weapon. Es tagad to vārdu. Little Weapon. Labi. Es tik daudz reizes redzēju. Ir īpaši Say hello to my Little Weapon. Pirmās divas labas, pēc tam divas sliktas. Es otrajā reizē, kur viņš iemīlās tajā kas beļģu, un viņi nomirst, es gandrīz bimbai, gandrīz katru reizi. Rīks varēja būt laimīgs, un viņi nemāk peldēt. Es arī, es bērnībā skatījos, un viņa nomira, un es tā kā, esmu bērns, es skatos bojviku, nevajag man jūs tādas lietas, zini, vai vienkārši kaujies, un viss, aiziet. Jā, kur ir mana erekcija? Viņa bija ar sirmiem tādiem matiem, ja? Ķipā gandrīz, ne? Jā. Blondīna. Jā, tad gaiši. Nu jā, sirmi. Viņa bija gaiši tā kā uz to pusi, jā.
Nē, šitās labas. Visas sievietes uz vecumu paliek blondas. Runājot par vīriešiem un Seksu. un seksu. Es nesen izlasīju rakstu lielu par to, ka izrādās, es īstenībā nezināju, ka ļoti pieauga pēdējos gados popularitāte vīriešiem taisīt plastiskās operācijas. Uz sejas? Un kāpēc? Un tikai uz sejas arī, bet pārsvarā uz sejas. Un kāpēc mēs to nezinām? Jo vīrieši ļoti... Vīrieši taisa pēdējā laikā ļoti daudz plastiskas operācijas savai sievai. jā, tas arī. Bet kāpēc mēs par to nezinām? Bija rakstīts, tāpēc, ka vīrieši ļoti kautrējas pateikt, jo viņi baidās, ka viņam masculinity pazudīs. Un tur bija intervija ar ārstiem, un viņi teica, ka meitene man taisa operāciju. Es saku, es varu izmantot tavu kā reklāmu. Viņi tā kā, jā. Un vīriešiem viņi visi saka, nē, nekad. Ja čomi uzzinās, ka es izlaboju... Un pēc kāda mēs visi... Čekis, Ivanoš! Šāds lūbas. Jā, bet viņi teica, ja Džeki uzzinās, ka man deguns mainīt, zin, un tā, un, karoči, kā visu laiku... Jā, un, protams, viņi taisa arī liposakciju, atsūkā sev... Kas... Nē, turpini. Tu nepateici neko nepareizi vispār. Liposakciju. Ko viņš atsūkā sev? Taukus. Riepu tā. Come on. Nē, Jā, to arī viņi dara, bet es esmu izrakstījis, ko vispopulārāk, ko viņi dara. Ko viņi atsūkā sev vispopulārāk? Tā. Bet tev ir kāds taisījis manikīru? Jā. Man likās tāds mēsls, un man viena meitene uztaisīja manikīru. Es pēc tam skatos, tā tik smuka nāciņa. Un... Kad savāc šitos miskastes. jā, viņi visu laiku izstāsta, ka... Man visu laiku sievot, saka, atbīdi ādas, atbīdi. Es saku, es 30 gadus neesmu bīdījis. Man veko viņi visi vietā. Ir tikai viena āda, kur es bīdu, bet un tā nav uz naga. Es attaisīšu pedikīri. Nē. Es iesaku. Es pedikīru, nē. Es nevienu sievieti tuvumā savam kājām nelaižu. Nē, es iesaku, jā. Ir forši. Man tik rēti ir kaut kur savvaļā redzama man kāju pirksti. Es netaisos tur ieguldīt. Tu nestaigā zandelēm vasarā? Nē. Čībās tu staigā, kaut uz flip-flopos? Nē. Kur tu uz jūru? Ja es braucu peldēt, tad jā. Bet, ja es nebraucu peldēt, es vēl normāli saprotu. Tev ir briesmīgā stāvoklī, Kārnagi? Nē, man viss kārtībā, bet es vienkārši, man nepatīk. Tas, kas man nepatīk, ir tie, hobitu pirksti, kur īkšķim uz šajā vietā ir, mati melni. Jā. Bet šito visu var izlabot ar plastisku operāciju. Ja es vaksētu kaut ko savu ķermeņa, tad es vaksētu savu kāju īkšķu virsiņas. Es My Fitness zūšās redzēju čāli, rītīgs palvainu. Rītīgs palvas. Es nebiju redzējis rock solid melnas palvas, bet es nezinu, kas. Es paskatījos, un visa dīrs bija spalvās. Un es vienkārši domāju, kā viņš kakā. Un es nezinu. Ķepīgi. Jāmazgājas katru reizi. Jā, bet ne? Kā arābi, viņi taču arī ar ūdeni, viņi neslauc. Viņi ar roku viņai dibenu mazgā. Uzreiz ja, man liekas, tas ir tik trāki. Tas ir arī pareizi. Es pat nevaru iedomāties, cik tev ir apsildīts dibens, ka tev ir tā kā visu... Jā, viņam bija vairāk mātas dirs kā tev uz galvas. Super. Un, super. Forši. Jā, tas bija. Jā. Bet tā ir viena no populārākām lietām, ko dara. Tas ir pārstādīt sev matus. To Turcijā. Daudz dara. Jā. Kaspars Žiliņš bija iepriekšējā epizodē ar mums. Kad es viņam pateicu, ka man ir paziņas, kur to izdarīja, un tagad Turcijā nav pārāk liela nauda, viņš teica, Guzenko braucam. Es domāju, viņš šoko, ka Guzenko mums vajag matus, viņš teica. Viņš, domā braukt. Viņš domā pabeigt tūri, viņam ir tūri, pērcēt biļetes. Bet viņš tā nopietni? Jā, viņš grib lidot uz Turciju un taisīt. Es domāju, ka nē. Vēl vispopulārākā lieta ir noņemt pupus. Tur ir operācija, kura noņem pupus cilvēkiem. Tas arī bišķiņ, vīriešiem. Jā, tas ir bišķiņa liposakcija. Un, protams, kā mēs varējām paiet garām, vispopulārāk, ko jūs domājat, kādu operāciju, uz kuru ķermeņa daļa... Locekļa samazināšana. Gandrīz, jā. Karoči, loceklis izrādās, ka ir palielināšana. Es nezināju, ka tā ir. Izrādās ir. Jā, un tur viņi ir tikai, ka var uztaisīt garāk un uztaisīt vienkārši lielāku izmērā. Es ņemt abus. Jā, un tā taisa. Bet tur ir problēma tāda, ka ja tu viņu taisi garāku,
viņš tev maģiski nepaliek resnāks, jo tu viņu vienkārši tā kā izvēlas no ķermeņa, jo viņš tev ir diezgan vēl ieeja ķermeņa. Jā, kaut kur es lasīju, ka viņš ir tikpat daudz uz ārā, tikpat, cik ir uz iekšu. 3 centimetri? Jā, un man tāds, ko tu dari iekšā? Nāc ārā, jā. Dzērvenīts. Jā, man Pierēdziņš nāc ārā. Jā, besi ārā. Bet es nezināju, ka tādas operācijas ir. Es domāju, tas ir joki, bet izrādās ir. Un ir rakstīts, ka tikai 2, tas ir vispopulārākā operācija, ko prasa vīrieši, protams. Un tas ir jau uroloģija plus plastiskā, tas kaut kā kopā. Un rakstīts, ka tikai 2% no cilvēkiem viņam tiešām... Nē. Still es to darītu. Jā, joprojām. 1%. Count me jā, in. vai tu nomirst, vai nejauši, tad tev ir vagīna arī. Yeah. Bet I like those odds. ka tikai 2% no cilvēkiem tiešām vajadzēja palielināt, ka viņiem bija oi. Un visiem pārējiem bija mikropenis. Jā, visiem pārējiem bija labi. Vienkārši viņi grib vēl lielāk. Cik stulbi ir vīrieši, ka viņi tā, man vēl lielāk. Jums ir labs, un viņš arī saka, ka tas ierocis viņš mēģina atrunāt, jo tomēr tā ir operācija, tas ir sāpīgi. Viņš tikai ne, es gribu. Iedomājies, tu aizies pie ārsta, parādi, ka es gribētu palielināt, un viņš sāka tā kā tev draudzina. Nē, ir ok! man ir bijuši man vēl mazāki. Beidz. Bet cik stulbi ir vīrieši? Operācija, tas ir ļoti sarežģīti. Jebkura operācija, tas ir tu tā kā pizdiets, vai ne? Un tu tā kā, nē, man ārsts saka, bet es gribu vēl lielāk. Nu, kas tas ir? Kaut tikko būs pirmās narkotikas, kuras tu vari iešpricēt, un tu momentāli rītīgi bafties. Bet es neļaušu nekad, lai man tā kā skaupels tuvojās krānam. Tā būtu, man liekas, pirmā reize, kad es raudātu agresīvi ārsts klātbūtnē. Es nezinu, vai tu esi zem narkozes, un tek vienkārši asaras, tu esi komā. Jā. Bet man ir jautājums kopā ar šito, jo tas ir pieejamāk un pieejamāk. Ko jūs, ja es uztaisītu plastisku operāciju, ko es mainītu savā izskatā? Vai ko es domāju? Es nezinu, baigi. Man, piemēram, kādreiz man likās, ka es gribētu samazināt degunu. Vienkārši bišķiņ tā kā mazāk, jo viņš man likās pa lielu. Bet tad man liekas izskatītos dīvaini, jo viņš ir proporcionāls manai milzīgajai apaļai galvai. Tā kā es domāju, ka visdrīzāk muskuļu implantus, un liposukciju un peņa pagarināšanu. Vai peņa dubultošanu. Es gribētu 2 sagriezt šērsām uz pusēm, un tad es varu nemīlēties ar šitādu locekli. Es sev līgtu, es sev uztaisīju pirmkārt tās, lai man ir tā te visu laiku izstāst, ka man turbīna ir priekšā sejai. Un tad es uztaisīju lūpas, lai viņas tā kā, es nezinu, ka... Vienkārši šeit tā visu laiku. Un vēl es gribētu to, ko vēl meitenes dara, ka tā kā es gribētu pielabot uzacis, un tad vienkārši te ir 2 milzīgas, tā kā B-brāstas, tad tāds vienkārši milzīgs, tā kā 3 stāvu uzacis sev vēl uztaisīt. Un aus galvspīts. Man esot spīts aus vēl pasties. Tas ir elfs. Es zināju. Legolas. Un kā tas palīdzēs tavai karjerai, ka tu būsi tāds ar šitām milzīgām lūpām uzstāstīs, nu jā, vakar ar čomiem dzerā pagalmā. Jā, proseko. Jā, franču pagalmā kaut kādā. Jā. Bet... Es nezinu, drīzāk, ja es taisītu plastisko, tad es taisītu kaut kādu, kur kaut kas praktisks ir. Piemēram, tur, es nezinu, tev nekad nav jāmazgā, es teiktu kaut kāds, nezinu, atsvaidzinu vai ventilāciju padusēs ielikt, lai vienkārši... Es rītīgi gribētu asti, bet... Kādu tu viņu redzi? Kādu tu viņu redzi? Tā kā žurkai pliku, tā kā tā āda, vai tā kā bebram? Nē, es gribētu. Es gribētu martini asti. Nē, vai arī būtu krūti tā kā pāvam, zini? Jā. Tikko es redzu skaisti sievieti, man aizbūst. Tas milzīgs. Un tu tā viņu krāti un beibēs tādu... Kā šitais pavīriet, jā. Bet droši vien tā kā pērtiķim. Es vienkārši gribētu, lai ir kaut kas, kad es nezinu... Mērkaķim. Jā, viena no tiem. Karoči, lai man tur popcorn vienkārši vai mērcīt, kamēr sēdu. Tagad glāzi turētāji tev vajag iestrādāt ķermenī. Jā, vot, tā būtu lieta. Nē, bet es sapratu, ka neko nevar... Stāju, bet man nepatīk tādas lietas kā stāju labot. Tu nevari uztaisīt operāciju. Tev ir jātais geju vingrinēm visādi ar mazām hantelītēm un jāstaipās. Jā.
Tas ir afan. Īstenībā, es tieši par šo pēdējā laikā domāju, man te tā kā muguras lejas daļā sāpes kaut kas vai ģenētiski vai kas, bet vienkārši viņi ir tā kā, izliekums, tā kā negluži varbūt skolioze, bet uz to pusi. Un te es visu laiku domāju, ka varētu uzlikt, tā kā iedomājies, ja tev ir šitā te mugurkauls izliekts, te uzlikt kaut kādu stieni, kurš ir pie katra skriemeļa ar diegiem un savilkt viņu kopā, lai viņš iztaisnojas. Un vienkārši man nesāpētu mugura un varētu... Bet tas tā nestrādā. Nē, es zinu, vienkārši man galvā liekas tā, tas būtu, kaut kas, ko es gribētu. Okay. Tīsnībā, es zinu, ka man bija kaut kā tie, laiks, kad es noskrēju 100 km mēnesī. Un bijuši pasporto, es biju lieliskā formā. Viss, kas ir jāizdara, jānoskrien mēnesī 100 km. Tad tu esi back in business. Tas ir, cik tu skrien? Nē, man bija vienkārši, es kaut kad izdomāju, ka vajag. Un es visu pa janvāru savācu. Un bija fine. Jā, es biju uzreiz formā, man pa čomu komplimentēja. Man tas bija priecīgs. Bet tad ir visādas tās volta atlaides, kur 10 cheeseburgeri tur par 12 eiro uzmin, kā tas beidzās. Tagad, ja kas arī ir. Es nereklamēju, bet es vienkārši saku, ka tev dzīve dod kaut ko, tev ir jāņem. Ko tu mainītu savā ķermenī, Aleksandr? Ļauj minēt. Nezinu, es domāju... vēl stunda. Jā, es īstenībā domāju neko, un tas ir tā kā negaidīta atbildi, jo tik daudz ir jāmaina kaut kas, bet... Jo tu esi perfekts. Es neesmu, bet varbūt man tas arī, es gribu pateikt, patīk, man tas nepatīk, bet kaut kas ir tajā, zin kā, okei. Protams, vajag nomest svaru, uz to es eju jau ļoti daudz gadus, bet tas ir vienkārši vajag izdarīt. Moš pamēģini skriet, nevis iet. 100 km mēnesī, nē, bet jā, tā kā svars un... Es zinu, ka var uztaisīt to lipasāktu, kad viņi paņems tos taukus, bet es domāju, tiešām tā kā operācija ir pēdējais, ko es darīšu. Es mēģināšu, ka es joprojām mēģinu nomest pats un pēc tam. Es esmu skaties tos video, kur atsūtas taukus. Man rēti, kad rauj uz augšu. Tas dzeltenais spēķis nāk. Es tagad es redzēju to Trumpa filmu Apprentice. Es redzēju? Nē. Tur viņam bija viena aina, kur Trumpam atsūta taukus, un šeit viņam bija bolt patch, un tad izgrieza gabalu un sašo kopā. Un īstenībā ļoti laba filma, man patika. Viņa tāda bišķi dīvaina, un arī parasti likās, ja kāds kādreiz attēlos filmā Trumpu, mākslas filmā, tad viņš būs tā kā bišķi parodija, bet viņš bija ļoti nepārspīlējami, bija visādi tādi mazi kaut kādi nianses kustībās un manierismos, kas bija, var redzēt, ka viņš ir studējis. Jā, iesaku noskatīties, ja kādam ir iespēja vēl. Kino gāja? Es biju Rīgai IF uz Splendidu. Jā. Super, jā. Okay. Tad noskaties šo filmu, noskatieties Maskito, ja gribat, un nākamreiz pārunāsim par to. Zinu, ko es gribētu. Tā kā nosauļoties, būt bišķi brūnāks kopumā. Teic, ka man ir tik balts vēders, tas ir pizģēts. Bet arī kā tavus kājas, tavu vēderu neviens neredz. Jā, bet nāk vasara. Bet ne, es gribētu būt vienkārši... Nāk vasara? Kādu oktobri bija? Nē, es gribētu būt vienkārši bišķi tumšāks. Ne tā, kad man cilvēki, tā kā, kur tev kvadrātainā somas muguras, bet vienkārši... Bet davai auto iedegums, tas, ko izmanto Trumps un pārējie. Jā, Nē, to es negribētu. Es zinu, cik slikti krāsoju, es zinu, kāds iztīšos. Iedomājies, tagad ar balonu slikti pūta kaut kur notecējis, vienkārši sakaltis. Jā, es tagad tumšs lamināts iztīdu. Jā, bet, jā. Tā kā tā. Viss mums jābeidz. Jā, mums ir jābeidz. Mūsu mamma zēna prom. Jā, ja kas manu izrādi var vēl noskatīties Komedi Latvijā bārā. Biļetes pieejams bezrindas.lv. Tur ir samazināta cena, nāciet. Šeit man liekas, nesaka, vēl var nostīties Komedi Latvijā bārā, jo es sajūtu, ka te tā kā kino vakar notiek. Nē, var tā kā vienkārši aiziet. Tā kā tev ir izrāde vēl. Vēl turpināsies izrāde. Jā. Šeit ir mājīga atmosfēra. Nāciet, būs forši. Jā. Viss. Un uz šādas nots arī... Ko?